Mani sauc Ivars Zariņš, un šodien uz sarunu mēs esam aicinājuši Nacionālās apvienības biedru, Saeimas deputātu, kurzemnieku Arturu Butānu. Sveiks! Sveiks. Uzreiz vērsim pie ragiem. Kādu laiku atpakaļ skatītājiem solīja, ka mūs apciemos kāds no Nacionālās apvienības Saeimas deputātiem par dažādiem jautājumiem, bet primāri par Saeimas darbu zemo vērtējumu. SKDS ir veicis pētījumu, šogad augustā viņš tika publicēts, kurā kārtējo reizi jau kā parasti, varam teikt, ir izņēmumi, par kuriem parunāsim atsevišķi. Saeimas darbs sabiedrībā tiek vērtēts ārkārtīgi zemi, un proti apmēram 66%, 2 no 3 iedzīvotājiem Saeimas darbu vērtē negatīvi. Tur ir atsevišķs nianses, ir neliela daļiņa vēlētāji, kas vērtē pozitīvāk kā iepriekšējo Saeimu, taču kopumā šis rādītājs, protams, ir nepieņemams. Ņemot vērā, ka mēs, kā jau iepriekš runājām, esam parlamentāra republika, tas nozīmē, ka dzīvi Latvijā tā vai citādi nosaka tieši parlaments, kuru mēs tiešā veidā ievēlam, tad sanāk, ka mēs paši neesam apmierināti ar to, ko esam ievēlējuši. Šāda situācija nav pieņemama, un mēģināsim dot savu ārtavu tajā skaidrojumā, kāpēc tas tā ir, ko ar to var darīt, un varbūt tiešām viss ir tieši tā, kā iedzīvotāji vērtē, varbūt ir savādāk. Un neviens cits, protams, to mums skaidrāk un saprotamāk nevarētu skaidrot un pastāstīt, kā esošs Saeimas deputāts. Kā tev liek justies šāds vērtējums sabiedrības? Tu esi Saeimas deputāts, tev ir uzticības mandāts, tu esi liepājnieks, tev noteikti cilvēki redz uz ielas, pazīst, atpazīst publiski zinām personu, un šāds vērtējums. Ko tu par to domā, kā tev liek justies? Jā, es iepazinos to pētījumu, protams, nekas labs tas nav, jā, nevienam nav glaimojoši. Tur var redzēt arī pa partijām atsevišķi, jā, tas arī ir vesels diskusijas vērts, kāpēc viena vēlētāja domā tā vai citādi. Un noteikti mēs katrs kā deputāts individuāli veidojam to kopējo uzticības vai neuzticības ainavu. Es teiktu, ka mums jābūt diezgan paškritiskiem, ja? Bet ir kaut kāda zināma loģika. Man liekas, tas zemais vērtējums rodās no vilšanās. Un tad vilšanās ir kāpēc, ja? Un tad mēs varam sākt analizēt. Vilšanās iemesliem ir tas, ka ekspektācijas netiek piepildītas. Ja? Un man liekas, ka tas reitings arī parāda, ka partijas solījumi netiek pildīti, tad attiecīgi viņi arī bieži vien neatkarīgi vai tā ir opozīcija vai koalīcija, ja tā partija nepilda solījums, tad attiecīgi tur ir zinām vilšanās. Un tad mēs varam atgriezties vēl, kāpēc vispār viņiem tādas ekspektācijas bija. Droši tāpēc, ka tika doti daudz un grezni solījumi, bet īsumā es domāju, ka liela atslēga ir gan komunikācijas trūkumā, gan arī, jāsaka, diezgan arī ir jau arī atsevišķi gadījumi, kas met ļoti augstprātīgi gadījumi. Mēs atceramies savulaik no Solvītas Albotiņas laikiem, bet tagad arī, premjeras izteikumi vai Rosļikovs bezkaunīgais izgājiens, tas jau met ēnu uz visu parlamentu. Jā, tas neatstāja labi iespēju runājot par ekspektācijām. Ekspektācijas var būt no tā, ko saka, un tad mēs tiešām varam runāt par atsevišķiem deputātiem vai, partijām, tādiem sarakstiem, bet ir ekspektācijas, kuras ir saistītas varbūt ar, vai tu tādas redzi, kopumā ar šo vēlmi. Ja es esmu cilvēks parastais, strādāju savu ikdienas darbu, tad man gribās to sajūt, kad tie, kam es tur maksāju to lielo algu un kas strādā Saeimā un pieņem likumus, kurus es droši vien nemaz nelasu un kurus varbūt man īsti nav skaidrs, priekš kam man viņus vajag, tad es no parlamenta, no Saeimas, kuru bieži iedzīvotāji sarunās saliek vienā putrā valdība, Saeima, viņš visu vienkārši nosauc par valdību, tad varbūt ir tomēr kaut kas, ko mēs kā valsts esam palaiduši garām un neesam saviem iedzīvotājiem pietiekami skaidrojuši, vai tie būtu vispār konceptuāli par to, ko Saeima var dot un ko nevar dot. Un savukārt kaut kāda darba atskaita par Saeimu kā par vienotu organismu, nevis atsevišķām partijām, bet kopumā, lai cilvēki saprastu, priekš, ka man tā Saeima vajadzīga, kāda jēga no viņas. Ievēlis, tur ir, tie deputāti tur ir, pieņem kaut kādus lēmumus, droši vien nopirktus, jā, kā jau tautai patīk runāt. Tā nav, bet vai šī informācija nonāk līdz cilvēkam, un ko tu var darīt šai sakarā? Atslēga ir komunikācija, bet ja agrāk varēja teikt, ka tas ir komunikācijas trūkums, kad vienīgais veids, kā tu panorāmā tu redzi no 5 vai 5 stundu garas sēdes, tu redzi tikai dažus fragmentus, un tad varbūt to neveidojas pilnā aina. Šobrīd jau gan partijas, gan deputāti veido saturu, un rodas cits komunikācijas trūkums. Proti, vai tas, ko deputāts stāsta, atbilst patiesībai, vai Šlesers var uzkāpt minūti enerģiski norunāt, ka viņš tur atlaidīs baltās apaklītes un vajag attīstīt biznesu, un pārējās 3 stundas viņš nosēž TikTokā vienkārši šķirstot telefonu.
telefonu, ja? Bet priekšstats ir radīts. Viņš to vienu fragmentu pavēro visur, un tas griežās. Ja? Jautājums, komunikācija it kā ir, bet trūkumi rodās. Un savā ziņā mums ir jāstrādā, lai tas uzticības līmenis augtu, bet padomā arī, redzi, man liekas, ir loģiski, ka viņš arī nebūs nekad augstvērtīgs, kā tu teici, vienam veselam organam, jo pārsvarā jau retorikā ļoti daudz ir pārmetumi otrai pusē. Tad, ja vīrs pārmetīs sievai un sieva pārmetīs visu laiku vīram, tad arī viss mājas kopējais, tā teikt, uzticības līmenis droši vien nekāps. Es domāju, tas ir tāds politiskās kultūras jautājums, bet jābūt arī paškritiskiem. Es negribu visu norakstīt tikai uz komunikāciju, arī rīcības trūkums. Ja? Un, tas, ko man gribas varbūt arī teikt vienotības kolēģiem, ka viņi varbūt šobrīd baidās pieņemt atbildīgus lēmumus kā varas partija, jo redz, ka ir vēlēšanas, droši vien instinktīvi viņi jūt, kad varbūt sabiedrība nesapratīs un kā tad mēs netiksim ievēlēti un tā, bet viņa priekštecis, teiksim, Valdis Dombrovskis pieņēma ļoti sāpīgus lēmumus savulaik krīzes laikā, tur arī bija kļūdas, bet pieņēma, ja? Un mēs redzam, ka, ja ir atklāta, godīga saruna ar sabiedrību, ka tu pasaki, ir slikti, mēs pieņemsim tādas mērs, tu redz, viņu pārvēl, ja? Tā kā varbūt nevajag tik daudz nopijāroties, kā veidot atklātu dialogu, arī ja ir slikta situācija, arī ja momentā nav risinājums. Manuprāt, cilvēki ir gudrāki nekā mēs domājam, un tieši tā atklātība būtu tas, kas varētu palīdzēt. Citādi tā politika sāk palikt tāda, ka ir svarīgāk, kā izskatās, nevis svarīgi, kā ir. Ja? Un tas ir, man liekas, tāds risks, ko mums būtu jādomā, lai politika tajā virzienā nedotos. Labi, mēs saprotam, ka vienmēr būs daļa vēlētāju, kam populisms tomēr būs patīkams un kas uz viņu teikt apzināti iekritīs. Galu galā arī ārzemju pieredze, rietumu pieredze rāda, ka par populistiem nevienmēr nobalsot tikai tie, kas neko nesaprot. Ja? Tātad šie patīkamie solījumi, protams, paliek. Taču vai tu piekritīsi, un ja jā, tad kādas varētu būt tās nosacītās zāles tam, ka apzinātāku, gudrāku un pamatotāku lēmumu vēlēšanās pieņems gudrāks vēlētājs? Ja vēlētājs būs izglītotāks, ja viņš kritiskāk izvērtēs to, ko viņam sola, vai tas ir tikai populisms, vai tam tiešām ir kāds pamats, vai viņš paskatīsies internetā, ko politiķis ir iepriekš darījis, un vai viņš tiešām spēja darīt to, ko viņš sola tagad, vai gudrāks vēlētājs varētu mainīt šo situāciju? Jā, gudrāks, bet tad protams, jā, gudrāks tādā ziņā, ka viņš vairāk orientējas politiskajā vidē, jo nevienmēr tā ir vienlīdzība zīme ar akadēmisku gudrību, ja, kas nereti ir tā, ja, bet nevienmēr. Un es varu piekrist tai tēzē, kas savulaik tika teikt, ka, manuprāt, advokāts Grūtups to teica, ka galvenais, lai valsts vīram nav kalpa sindroma, ja, jo, kad tur var ielikt dižu profesoru vai, nezinu, tur ģenerāli vai kādu, kas ir savā piramīdā sasniedzis liels augstums, bet lemjot par valsts un sabiedrību, ja viņam nav šī neatkarīgā un brīvā domāšana, brīva cilvēka domāšana, saimnieka domāšana, ja, tad, ja tas kalpības gēns viņai ir, tad vienalga, kāda tev uzpleči vai kāda tev ir tituli, tā ir tā problēma. Un līdzīgi arī sabiedrībā, man liekas, nav tik svarīgi, kurā sociālā slānī tu atrodies, ja tu spēj kritiski domāt, ja tev ir šī saimnieka apziņa, un ja tu arī priekšvēlēšana laikā neuzķeries vienkārši uz smuku klipiņu ar klavieru mūziku fonā, bet tomēr izvērtē kaut ko vairāk. Ja tu tur īsā saitītē arī tos 4 gadus, kaut vai sev svarīgā jautājumā, man liekas, jebkurš no 100 deputātiem sasniedzams sociālos tīklos, pajautā, kā tu balsos, kāpēc tu balsos. Nav jāuzbruk, bet vienkārši pajautā. Man ir, kas ir tā jautājuši. Ja? Mana cerība ir par jauno paudzi. Man reiz mēnesī pie manis uz Saeimu brauc kāda klase vai skola. Reizēm arī pats brauc uz skolām, bet reiz mēnesī pie manis brauc Saeimā. Es viņiem rādu aizkulises un arī Saeimas darbu, un es redzu, ka viņos nav šādi aizspriedumi tik lieli, lai nākotnē sabiedrībai būtu veiksmīgāks ir demokrātiskie procesi, jāaug jau ir visām pusēm. Jāaug ir politiskajai kultūrai, jāaug ir arī sabiedrības izpratnē, un līdz ar to arī mediju kvalitātei. Līdzīgi arī tiesu varēja, kā mēs te droši vien nojaušam pēc pēdējiem kaut kādiem lēmumiem, kas sabiedrība izraisa sašutumu. Lūk, tā kā visiem kopā ir jāaug, jo arī ievēlētie jau tomēr ir, patīk, nepatīk, bet sabiedrības spoguls, ja? Un ja ir kāds profesionāls Saeimā, tad mums nozīmē, ka mums ir profesionāļi sabiedrībā. Ja mums ir kāds trakais, tad
droši vien, ka kāds trakais ir sabiedrībā. Nu, tā novienkāršojot, ja, tā kā es domāju, mums kopā ir jāaug, un es redzu, ka izglītības sistēma un arī šī saikne ar jauniešiem, jaunieši ļoti valstiski aktīvi, un tā kā tur es lieku liels cerības. Izglītības joma varbūt nav lauciņš, ar ko tu nodarbojies Saeimā, taču tomēr, būdams parlamentā un būdams viens no 100 gudrajām galvām, vai ir kaut kas tāds, ko tu redzi, eksistē tāds viedoklis, ka daļa jaunatnes gan patriotiska audzināšana, gan kritiskās domāšanas audzināšana, gan galā sociālās zinības, lai būtu nojausma par to, ka valdība nav parlaments un parlaments nav valdība, ka tās lietas tomēr atšķirās un ka prezidents nav ministru prezidents un ka viņiem funkcijas ir visam atšķirīgas. Ņemot vērā, ir pedagoģu trūkums un pedagoģi liela daļa ir veci gadagājumi, bet paudzes mainās un starp šiem skolniekiem, kur šobrīd mācās, tur ir gan nākamie deputāti, gan nākamie vēlētāji. Tur ir abas puses. Un varbūt skolā pavairojot šo te kritiskās domāšanas mācīšanu vai patriotisma audzināšanu, kas ir ar to saistīta, gan sociālās zinības, varbūt tas būtu ceļš, kā mēs nonākam pie gudrāka vēlētāja, kurš neiekrīt uz populismu. Jā, tur jāstrādā dažādi. Tur, protams, ir jāstrādā izglītības sistēmā. Es domāju, arī mediju vide var daudz ko pavilkt noskaņojumu vai attieksmi uz augšu vai uz leju konkrētā jautājumā vai nostājā. Līdzīgi droši vien arī jaunieši klausās, ko viņa mājas vecāki runā, ja, un tas viss kaut kā summējās, bet tur var izdarīt, tur var izdarīt daudz, un par to varas teoriju, ja, un kā vispār Latvijā sadalīta, tā vara, tur bieži vien ir pārpratumi, bet tas nav tikai jauniem, ja, tas ir dažādu vecumu cilvēkiem, es dzirdējis, no sērijas man pagalmā, daudz stāv mājas pagalmā ir bedre, atlaidiet tagad valdību, ja, un viņš pat nezina, vai tas ceļa posms pieder valstī vai pašvaldībai, ja, vai varbūt tas ir, kopīpašumā, un viņam vispār pašam pienāktos to bedri aizrakt. Jā. Bieži vien tā izpratne. Un, manuprāt, nav tā vietā, lai mēs tur, kritizētu vai uzbrukt. Man liekas, tādas lietas ir jāskaidro. Man liekas, tāda valstiska, patriotiska saimnieka apziņa jau ir tā, ka tu, nevis vispirms meklē vainīgo, bet, sāc ar kaut kādu savas atbildības spektru izvērtēt. Un tādēļ meklē atbildīgo, kurš nedara to, ko vajag, un neesi vienaldzīgs. Un tā ziņā, tāpēc saku, man uz jauna paudze diezgan liels cerības. Un, katrai paudzei savu izaicinājumu, bet man ir liels cerības, ka finanšu pratība šai jaunai paudzei arī būs laba valstiskā atbildība. Un man priecē arī pēdējās laikā skolēni, kas pie manis viesojas Saeimā. Teiksim, viena klase atbrauc, bija 11 puiši, no kuriem 9 teica, ka viņi brīvprātīgi stāsies valsts aizsardzības dienestā. Cits ar domu veidot militāru karjeru, cits ar domu, ka viņiem vienkārši būs labas iespējas studēt bez maksas, ko viņam varbūt vecāki nevar atļauties. Un tie ir jauni, spēcīgi puiši reģionos, tā kā man par to ir ļoti liels prieks. Spilgta ilustrācija, ka valsts tomēr ar savu ieguldījumu var mainīt cilvēku attieksmi un var radīt savu nākotnē patriotiskus jauniešus. Par finanšu pratību tu pieminēji, to mēs noteikti aizskarsim arī tālāk mūsu esošās koalīcijas un jaunās vienotības sakarā. Šobrīd par to nevar nerunāt, atvainojiet, bet budžeta stādīšana ir tāda, kāda mums ir šobrīd, tāpēc par to mēs noteikti runāsim. Bet pirms mēs pieskaramies šai tēmai, varbūt tāda neliela atkāpe. Tēma, kas būtu drīzāk vienkārši ziņkāras apmierināšana, vienlaicīgi tomēr arī cilvēkiem parādot, ieskatoties tajā, ko ikdienā mēs neredzam, nezinām. Pastāsti mums par kādu vai kādām no Saeimas deputāta darba dienām. Droši vien, ka tās būs tavējās, bet mēģini tā, lai viņas tā kā ilustrētu vidējo normālo deputātu. Man būs grūti tā vilkt vidēji aritmētiski. Es vispār kārtības rullīti pateikt, kāda ir darba diena, katru dienu, un tās dienas atšķirās. Ja? Man liekas, tā pirmā lieta, ko parasti, kas ir jāsaprot, ka tajā lielajā, skaistajā Jēkabielas mājā, ko rāda pa televizoru, ja? Mēs tur esam tikai vienu dienu, tikai ceturtdienās, un arī, parasti tas ir vēl, līdz tur pusdienlaikam, ja? Tas ir tā ir reize ceturtdienās, tad ir Saeimas sēde, kas sākās 9 no rīta, viņi tiešraidē visi var sekot līdzi, un tad visi ir uzvilkuši savus labākos uzvalkus, sagatavojuši labākās runas, un tad no tribīnas iet cauri jautājumiem, balso par pret, kā runāt, strīdās un tā tālāk. Tas ir tas, tā lielā tribīna, lielā skatuve. Bet, lai tai tribīnai būtu par ko lemt, būtu par ko strīdēties un par ko debatēt, tad otrdienas un trešdienas ir Saeimas komisiju dienas. Katrs Saeimas deputāts ir 2 komisijās, kurās, respektīvi, komisija ir tāds šaurāks formāts, kur lem tikai tās nozares jautājumus. Tur aizsardzības komisija, aizsardzības jautājums, budžeta jautājums un tam līdzīgi. Lūk, un to, ko mēs tur sastrādājam, otrdien, trešdien, tad parasti katram ir 2 sēdes. Ja? Katram ir, tad ir 2 komisijas, tad 2 sēdes, otrdienas, trešdienas. Piedod, pārtraukšu. Tātad
par šīm te komisijām atsevišķi tēma. Pieļauju, ka lielai daļai skatītāju vai klausītāju komisija pati pa sevi neizsaka neko. Tātad tur ir kaut kāda joma konkrēta, vienalga, vai tā ir šobrīd militāra būtu aktuāla vai uzņēmējdarbība, tautsaimniecība, jebkura joma, kas tur ir. Sanāk kopā deputāti un... Nevis sanāk, bet viņi ir iecelti. Viņi ir iecelti, tātad viņi tajā dienā sanāk. Reku mums izglītības speciālists, tu ies uz izglītības komisiju, tu esi jurists, Ivar, tu ies uz juridisko komisiju un tā. Un, tātad viņi tajā otrdienā, pieņemsim, viņi ir atnākuši. Ko viņi dara? Par ko viņi lemj? Kas ir viņu aktualitāte? Kas ir tas darbs? Komisijas vadītājs ir uzlicis darba kārtību, tāpēc komisijas vadītāji arī ir svarīgs amats. Un no visiem iesniegtiem likumprojektiem, vai vienalga tos ir iesnieguši deputāti, vai ir iesniedzis ministru kabinets Saeimā, tad viņi skatās, kurus lemt, un tā ir ļoti liela vara. Jo tu kā komisijas vadītājs var izdomāt, teiksim, manis iesniegtu likumprojektu, kur sabiedrība ļoti gaida, marinēt, atvilkt, vienkārši nelikt. Jo tu negribi varbūt balsot pret, jo tad tu būsi sliktais, Es parādīšu, kāds tu esi, kāpēc tu neatbalsti manu ideju. Un tad... Piedod, prasās piemērs. Saka piemērs. Labi, visekstrēmākais piemērs, Edvīns Šnori sagatavoja grozījumus valsts valodas likumā, lai subtitri nebūtu krievu valodās, kinoteātros, un Vienotība šo likuma projektu nevis noraidīja, jo tad vēlētais ieraudzīs viņu patieso varbūt darbus, bet viņi nodeva komisijai, un komisija neliek darba kārtībā šo te. Un formāli viņš nav noraidīts, viss ir kārtībā, Mums tā vienkārši nav sanācis laika apskatīt. Tāda varētu būt viņa atruna. Realitātē, tas jau ir vairāk kā 2,5 gadus stāv atvilknē, Tev var vienu nedēļu neatrasties laiks, mēnesi var neatrasties, stundu, pusotru, Bet, ja 2,5 gadus, tas ir tas piemērs, ka izglītības komisijā, teiksim, Vienotības vadītājā šis stāv. Labi, bet turpinot darbu, tad ceturtdien tās lielās plenārsēdes, tad otrdien, trešdien mēs strādājam komisijās. Pirmdienas ir tādas organizatoriskās dienas, tad parasti es tiekos šeit ar partijas valdi, ir partijas valdes sēde, kur mēs tad lemjam, ko partija atskatāmies, ko mēs esam izdarījuši pagājušajā nedēļā, ko plānojam šonedēļ. Saskaņojam pulkstenis savā starpā, katrs izstāst, ko viņš darīs, un ja kāds jūtīgs jautājums, tad izrunājam, kāda mūsu kopējā nostāja, lai nav tā, ka mēs gluži katrs uz savā virzienā ērējam. Un parasti pirmdienās arī tiekamies kādām organizācijām, lai kādas aktuālus jautājumus uzklausīt, ja tāda ir. Un kas mums paliek pār piekdienu. Un piekdienas ir tās dienas, kas Saeimas kārtības rullī arī ir iezīmēts kā tikšanās ar iedzīvotājiem. Un kurš to dara un kurš to nedara? Vai to dara? To pirmkārt var pastāstīt Saeimas šoferi, cik bieži agrāk bija jābrauc kaut kur izbraucienos piekdienā un cik ir šobrīd. Labi, savā ziņā to var saprast. Tagad, lai tu izstāstītu, ko tu dari, tev var nebraukt klātienē, tu vari izmantot sociālos tīklus. Tā ir leģitīma atbilde, bet no otras puses, teiksim, uzņēmēji vai kaut kāda iestāde tomēr, man liekas, prasās ik pa brīdim apmeklēt. Tā kā tomēr tas būtu jāņem pietiekami nopietni. Vēl jau diezgan kuriozi, ka ceturtdienā, tā kā mēs beidzam plenāru sēdi, tad mums ir frakcija viedokļi, kad Latvijas radio tiešraidē mums ir 3 minūtēs jāizstāst no katras partijas viens cilvēks, ko jūs šodien svarīgi lēmāt. Tad katrs sev tīkamākās, aktuālākās tēmas nosauc. Un bieži vien jūs dzirdēsiet, ka deputāti beidz šīs frakcijas sēdes, teiksim, ceturtdienā pulkstenis, teiksim, 1-2 un saka, paldies klausītāji, ka jūs klausījāties, lai jums jaukas atlikušās brīvdienas. Jo tieši tādā veidā deputāti ilustrē, ka ceturtdienā pusdienlaikā viņiem beidz darba nedēļa. Un tas droši vien ir tas, ko ne visi tādi ir. Tu man prasīji to video aritmētisko, un varbūt tas trūkums Saeimā sistēmā ir tāds, ka ir deputāti, kas čakli strādā, un es pieļauju, ka tādi ir vairākās vai visās partijās, un ir tādi, kur nepārstrādājās, kur viņš iet tikai tur, kur viņam tiešām ir jābūt, un teiksim, proaktīvi pats sev neliek tur tikšanās un sapulces un tā. Lūk, un droši vien tas trūkums ir tajā, ka ne jau tas, ka ka ir dažāda produktivitāte, un aktīvs un produktīvs arī ir divas dažādas lietas. Tu var tikties mazāk vai mazāk nākt un izdarīt vairāk, bet tā doma ir tāda, ka iedzīvotājiem ir diezgan grūti vai nereāli saprast, kurš ir čakls un kurš varbūt ir slinkāks. Tagad tāds blitz jautājums nav ar Artūru saskaņots, viņš nezin, ka šo jautājumu uzdos, un nevarēs samānīties, tāpēc, ka tik ātri izdomāt stāst nevar. Pastāst par savām tikšanās pēdējās kaut kādas dažas paņemtā. Mēs runājam par piekdienu, kurā kāds strādā, kurā kāds nestrādā. Šauj vaļā. Kur es biju, ko es darīju? Es arī tikos pēdējā pirmdienā. Es biju skolā, Grobiņas skolā, sociālā zinību stundā, un tad stāstīju par politiku, runājām un atbildēju uz jautājumiem. Tas bija interesanti. Tur, un otrs bija, kas bija vizīte, bija Pāvilostā, un tur aktuālās tēmas par vēju parkiem, par enerģētiku. Tu kaut kur sociālos tīklos, kaut kur esi izlicis to informāciju, cilvēku var apskatīties.
teici, jā? Jā, es Lūk, elementāri iedzīvotāji šādā veidā var pārbaudīt, deputāts strādā vai tajās dienās vienkārši ceturtdienā atvadās uz garām brīvdienām. Lūk, ir atšķirība. Jā, no tādām lielām vizītēm man ir palīgs, kas sagatavo video, no tādām mazākām, kuras aiziet pats, tad man ir, uztais tā kā ar skolēniem, man ir viena bilde, sociālo tīklu storijā un viss. Jā. Labi, tātad mēs sarunas gaitā esam sapratuši, tātad pirmkārtām iedzīvotājiem vienmēr ir iespēja sociālos tīklos uzdot jautājumu saviem deputātiem, par ko viņš ir balsojis, vai otrādā, kas varbūt viņam tieši otrādi nepatīk. Tev daudz jautājumus uzdod? Man uzdod pietiekami daudz, jā. Un jāsaka, ne visiem spēju laicīgi atbildēt, jo Saeimas e-pastā nāk dažādos sociālo tīklu kontos un nāk personīgi, bet ir pietiekami daudz, jā. Tiesa gan vairāk nevis pirms kaut kā, bet pēc tam, kad kaut kas jau ir nolemts, jā. Kāds būtu tavs ieteikums? Jautājums ir vienlaicīgi vienkārši un tomēr sarežģīts, bet viņu ir jāuzdod. Kāds būtu tavs ieteikums? Būs Saeimas vēlēšanas. Vēlētājiem jāizdara izvēle. Liela daļa cilvēku šo izvēli atliek uz beigām. Daļa pat neaiziet un nenobalso nemaz. Kā vēlētājiem atšķirt īpaši tos, kas jau ir bijuši par deputātiem? Kā viņam atšķirt balamuti, populistu no deputāta, kurš dara, strādā un tiešām dod rezultātu valstī un katram iedzīvotājiem? Kā iedzīvotājiem nonākt pie šīs izvēles? Šis ir grūts jautājums, jo būtībā, lai saprastu, teiksim, budžetā, ja, Nacionālā apvienība iesniedz visvairāk priekšlikumus. Ja. Un to ir sāpīgi dzirdēt tiem, kas grib teikt, ka jūs jau tur tāda prievīšu partija, ja, jums jau nav ekonomiskā piedāvājuma. Nacionālā apvienība bija vislielākais piedāvājums. Ja. Un ar visvairāk, es atļaušos teikt, ka pagājušajā budžetā ir visvairāk idejām par finansējuma avotiem. Viens ir, ka tu izdomā, kur vajag tērēt, bet ka tu norāda arī avots. Ja, un mēs tur daudz rēķinājām, frakcijā cilvēki rūpīgi strādāja. Un tad, piemēram, deputāts Šlesers nesagatavo priekšlikumus budžetā nemaz. Viņš uzkāpa pie viena no mūsu priekšlikumiem. Vienkārši, lai kaut kur uzkāpa tribīnē, nolamā visus, uzsit dūri un pasaka, ka viņš ir atvilcis te savulaik Rimī veikalu, viņš ir liels investors un aiziet apsēžās un sēž tālāk telefonā. Viņš to vienu bļāvienu ir uztaisījis. Ja, un ja to bļāvienu parāda televīzijā pēc tam, tad viss domā, lai Šlesers tur varbūt tāds vai šitāds, bet viņš pa ekonomiku tur cīnās. Ja? Īsmā neko necīnās. Viņš viss nosēdēja, nevienu priekšlikumu neiesniedz. Ja? Un kā to parādīt, ja? Ko es sapratu tavā jautājumā? Tas ir ļoti mānīgi, ja, to komunikāciju. Jo kāds, kurš čakli strādā un nespēja izstāstīt, viņš vai viņu neuzina, un kāds, kurš vienkārši tikai ir balamute, tad par viņu uzzina, bet tur īstenībā nav satura. Tas ideālais variants jau būtu, ka tu gan strādā čakli, gan izstāsti. Ja? Jo, teiksim, ja mēs esam paškritiski, tad es domāju, ka Nacionālā apvienība var stāstīt vēl vairāk, jo mana pārliecība šajā organizācijā ir, ka mums ir foršāki un profesionālāki cilvēki nekā sabiedrība zina. Mums ir daudz interesanti cilvēki, ne tikai deputāti, mums ir ļoti daudz idejas bijuši, ja? Un tagad es varbūt tādu cukuru leju, bet es tiešām tā domāju, un noteikti, ka šis laikmets prasa stāstīt par to vairāk. No otras puses, tāds labs rīks, lai vienkārši mēs nesacensos tikai komunikācijā, lai tur būtu arī saturs starp partijām. Jāapstāsta Eiropas parlamenta virzienā. Eiropas parlamentā ir kaut kas līdzīgs tā kā tenisā, kad ir reitings starp deputātiem. Ja? No visiem tiem 100 deputātiem Roberts Zils tur bija, man liekas, augstākais no Baltijas valstīm, un viņš bija 10. No visiem 100 deputātiem vismaz pagājušajā sasaukumā. Es nezinu precīzi to algoritmu, noteikti to var iegooglēt vai Robertam Zīlam vai Kolam pajautāt, bet tur kaut kā rēķina, cik tu apmeklē sēdes, cik tu uzstājies, cik tu iesniedz priekšlikumus, tur visus šos te dotos saliek kopā, un tad pēc tam viņš sarindot tos deputātus. Un tad nevar būt tā, ka tu neierodies, jo atnāc tikai sēdes beigās norunā, un tad tu esi, tā teikt, spicējs zēns. Iespējams, ka šis ir virziens, kur Saeimai skatīties, jo, ja sarindotu deputātus, teiksim, pēc iesniegtiem priekšlikumiem, pēc cik viņš bieži izsakās komisijas sēdēs, cik daudz tie priekšlikumi tika apstiprināti, es domāju, tur var izdomāt kaut kādu formulu. Iespējams, ka tiešām tas ir labs rīks. Mums bieži klibo ar paskatīšanos uz tiem, kam izdodas. Ar to, es domāju, mūsu kā valsti, mūsu kā ekonomiku, mūsu kā sabiedrību. Mēs skatāmies, ka citiem iet labāk, bet stūrgalīgi mēģinām izdarīt pa savam. Varbūt šī ir lieta, ko mēs tiešām varētu paskatīties. To noteikti būtu vērts saglabāt. Pieminēja budžetu, pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Pirms mēs atgriežamies pie tādiem šī brīža aktuāliem jautājumiem, ieskatīsimies nākotnē. Arī mūsu sižetos mēs regulāri runājam par problēmām, kas mums ir, kas vēl tikai aug, kas briest, ilgtermiņa aizņemšanās, milzīgas atdodamās summas, neiegūtā nauda ekonomikā un tā
tālāk un tā joprojām par Air Baltica un Real Baltica nemaz nerunājot. Tad, lūk, kritizēt labi, opozīcijas darbs ir kritizēt, tā skaitā, protams. Būs saimnes vēlēšanas nākamgad. Nacionāla apvienība nokļūstot koalīcijā, nākot pie varas, iegūstot kontroli pār lietām, kas ir tie lielie, svarīgie darbi, pie kā pirmkārtām būtu jāķerās klāt. Es nerunāju par atrisināšanu vienā dienā, bet kas ir tas, kas šobrīd esošās koalīcijas vadībā stāv grimst vai varbūt pazūd jau nebūtībā, un kas ir jāgriež atpakaļ un ar steigu. Jā, man jau pēc piederības un darba saimā pirmā tēma, kas man vienmēr nāk prātā, protams, ir finanses un budžets. Un es domāju, ka ļoti nepieciešama citas partijas vadība finanšu ministrijā, jā, un jāveido attiecīgi pilnīgi cita pieeja arī valsts budžeta sastādīšanā. Līdz šim ir diezgan tāda mazdūšība bijusi gan taupības pasākumu ieviešanā, gan Eiropas fondu apguvē, ja, kas mums beidzās nākamgad augustā, kur ir aptuveni pusi, laikam tagad šobrīd ir apgūta. Ja. Nē, es tagad šonadēļ skatījies, kāda ir aktuāla data, bet ir daudz lēmumi, arī nepopulāri, kuri netiek pieņemti, un tāpat laikā arī tādi, kuriem varbūt fiskāla ietekme ir salīdzinoši maza, kur nodokļu politikas izmaiņās, teiksim, ar iedzīvotāju ienākumu nodoklī, pamainot attiecības starp neaplikamo minimumu un apgādībā esošu personu, mēs varētu īstenot ļoti daudz labas lietas attiecībās ģimeņu politiku, ja. Tāpat arī mazais biznes, ja, kas mums ir, šis te režīms ir jāatdzīvina. Es uzskatu nevis tikai tāds, kurā var viena persona strādāt, bet līdzīgi kāds bija lielajā krīzē, kur bija vismaz 5 darbinieki ar, teiksim, 15% likmi, vienkāršotu termiņu. Mikrouzņēmumu, jā, lai atgrieztu gan reģionos ekonomisko apridi, gan arī skatlogos. Ja, Rīgā iebraucot, tie tukšie skatlogi ļoti krīt acīs. Tā būtu tāda noteikti veids. Un arī pašu budžeta sastādīšana, par ko es daudz jau runāju par to, cik viņa ir neatklāta. Ja, kad es pat kā budžeta komisijas deputāts īsti neredzu aktuālo budžeta izpildu. Man pa katru ciparu jāsūta iesniegums finanšu ministrijai, kas atrodas 2 minūšu gājienā no Saeimas un pēc tam raksta man 2 nedēļas atbildi. Es apgrūtinu viņus, un viņu noslēpumā apgrūtina mani. Ja, tā vietā, lai es vienkārši tos datus redzētu un varētu operēt un sniegt priekšlikumus, un iespējams pat nepārmest viņiem kur nevajag, un pārmest, kur vajag. Ja, mēs jau šobrīd arī opozīcijā taustamies, jo mums trūkst visu datu. Ja, izņemot militāro sadaļu, es domāju, visam pārējiem būtu jābūt pēc iespējas atklātam, un arī tā summa, teiksim, ja tagad ir pagājušais budžets, ja, tad nopaļojot 17 miljārdu izdevumu, 15 miljārdus ir ieņēmumi, tad tie 2 miljārdi tiek aizņemti, un tie ir meli, kas saka, ka jā, šī nauda mums vajag aizņemties, lai stiprinātu drošību. Drošība tur ir, un drošība tur ir liela sastāvdaļa, bet tie nav visi 2 miljārdi. Ja? Un tad kā mēs varam, kā sabiedrība var zināt, ka daļa no tiem 2 miljārdiem no aizņemtās naudas vienkārši netiek apēsta algās, ja? Kaut kādā uz pārvaldības neefektivitātes rēķina. Ja? Un tā kā ļoti daudz ko var ar atklātību, caurspīdību, un tas droši vien saskan ar to, ko mēs iepriekš runājam ar tevi par to atklāto komunikāciju. Ja? Tu parādi atklāti to publisko maciņu, tad arī, es domāju, sabiedrība sapratīs. Ja tu tiešām esi grūtā situācijā, tad tu varēsi ar cipariem to pamatot. Šobrīd nav pārliecības ne sabiedrībai, ne uzņēmēju organizācijām, ne arī man kā opozīcijas politiķiem, ka nekur nevar neko atrast. Ja? Un pēc tam mums izpeld dīvaini publiskie iepirkumi. Ja? Un publiskie iepirkumi ir vesela tēma, ja? Jo ja mēs publisko iepirkumu apjomu samazinātu uz tik lielu, kā tas ir Lietuvā, nevis mazāku, jā, bet tikai tikpat liela, jā, attiecība, tad mēs ietaupītu aptuveni 1,5 miljārdu gadā. Protams, to nevar tādu lēcienu izdarīt 1 gadu laikā, bet 3 gadu laikā tur var nokļūt. Ja? Un tās ir milzīgas summas. Plus neapgūtā Eiropas finansējums. Plus minētie, jā, ANM fondi, kas stāv neapgūti, jā, un kas ir pārbirokratizēti, kas bieži vien ir tāpēc, ka, mēs negribam uztaisīt uzņēmējiem atbalstu kaut kādu programmu, tāpēc, ka kāds viens nošmauksies, un tāpēc no 10 viens ir šmalcās, tad visiem pārējiem 9 jāpild milzīga birokrātija. Tur arī jāmeklē. Spilgts piemērs pagājušo nedēļu skaļa diskusija bija par to, ka Latvijā par vienu uzņēmēju mazāk. Valmieras pusē alus darītāju tika pārdota, kam tur Somiem vai Igauniem. Un kā pamatojums tika minēts tieši fakts, ka tālākai investīcijai bija vajadzīgi pārāk liela līdzekļa. Atgādināšu, tātad mēs miljardus no Eiropas neapgūstam, bet Latvijai svarīgs uzņēmējs nevar atrast finansējumu savas ražotnes attīstībai. Un klātam visam bonusā nepārdomāta Saeimas pieņemt
likumu par to, ka mēs neizpētot iepriekšējo ierobežojumu rezultātu, kad mēs uz 10:00 uzlikām alkohola pārdošanas ierobežojumu, cik tieši tas ir devis, ko tas ir, tie, kas ir šo pētījumu redzējuši, redzēs, nav tas izvērtēts. Mēs uzlikām vēl lielāku ierobežojumu, saliekot šīs lietas kopā, uzņēmējs nolēma savu biznesu pārdot. Latvijā šī biznesa vairāk nav. Viņš ir ārzemju biznesa. Lūk, rezultāts. Jā, sapratu par tālāk darāmajiem darbiem. Ir vēl kādi? Tad es minēju par nodokļiem un budžeta veidošanu un pieskāros nedaudz ģimeņu politikai. Tur mums ir partijā lielāki speciālisti, kas par šo zina, bet es tieši akcentēju, ka ar nodokļu politiku arī var ļoti daudz izdarīt tieši dzimstības veicināšanā, tostarp par mājokļu politiku. Un noteikti tas, ar ko nākamajai valdībai, es ticu, ka Nacionāla apvienība varētu arī vadīt nākamo valdību, tad es redzētu, ka ne tikai budžeta un ģimeņu jautājumu atšķirtos stipri no šīs valdības, bet arī migrācijas un drošības šī te politika. Un šobrīd tas migrācijas apjoms ir faktiski nekontrolēts. Mums nav kvotas, ja mums faktiski migrācijas politika nosaka nevis politiķi, bet migranti. Viņi izvēlās, kāda būs Latvijas migrācijas politika, jo cik viņi atbrauc, tik viņi būs. Ja? Tieši tāda tas ir, un šobrīd tu var Latvijā būt krimināli sodīts noziedznieks no Krievijas, piemēram, un Latvijas valsts tev laipni izsniedz jaunu uzturēšanās atļauju, piemēram. Jā, droši paliec šeit Latvijā, turpina būt noziedznieks. Aptuveni, tas ir vēstījums, ko Latvijas valsts šobrīd viņiem veido, tāpēc es esmu iesniedzis Saeimā grozījumus, kas, ja tu esi atbraucis šeit no trešajām valstīm, veids kriminālu noziegumu, tad Latvijā tev vairs uzturēšanās nebūs. Tā kā tas šobrīd trešajā lasījumā drīz tiks pieņemts, es domāju, bet ar migrāciju tur ļoti daudz darāmā, un tas noteikti atšķirsies no šīs valdības. Un noteikti atšķirsies pieeja valodas jautājumos. Ja? Tas caurēja visu, gan sabiedriskos mēdījus, gan izglītības sistēmu, gan pilsētvidi, gan daudz ko citu. Mums vēl bija sižets, ka Daugavpilī pat iela Plāksnīca ir krievu valodā. Un darba tirgu, ja mēs Nacionāla apvienība ir pieņēmusi tos grozījumus, bet ir jākontrolē, lai šis likums, mēs varam pieņemt daudz skaistus likumus šeit, bet tā nākamajā dienā uzreiz līdz ar to krievu valoda nepazūd arī no darba tirgus, tur jābūt stingrai kontrolē, un šiem stingri rakstītiem likumiem ir jābūt tikpat stingrai kontrolē, lai viņi tiktu ieviest dzīvē. Tā kā es domāju, tās ir tādas lietas, kur mēs sākot no budžeta līdz ģimenēm un migrācijas politikai, kur Nacionāla apvienība dos pilnīgi citu rokrakstu, ja šāda iespēja vēlētājiem mums uzticēs. Mēs kādā no nākamajiem mūsu sižetiem noteikti aicināsim Nacionālās apvienības pārstāvjus no Latgales dalīties ar mums savā ikdienā un savā praksē, ja var teikt, kā es notiek. Taču skatoties no Saeimas, Saeima atrodas tur, kur viņi ir, un Latgalē, es domāju, es nepārspīlēšies, teikšu, ka ir neglābjama sajūta, ka Saeima ir pārāk tālu, ka viņi ir kaut kur tur tālu. Savukārt tādi kā tur Elksniņš un citi personāži, viņi ir turpat blakus. Kas ir tas, ko iegūstot kontroli par lietām Saeimā, kad mēs varam virzīt savu dienas kārtību un pieņemt tos normatīvos aktus, kādi ir nepieciešami, un attiecīgi caur izpildu varu to kontrolēt? Kas ir tas, ko Saeima varētu darīt, kaut vai caur ministru kabinetu, vai tiešā veidā, lai tomēr Latgali tuvinātu nosacītajai Saeimai, tātad tuvinātu pārējai Latvijai, lai nav tā, kad veidojas šī noslāņojums kaut kāds. Un es nerunāju par cilvēkiem, kuri ir pārliecināti, ka viņu piederība ir citur ārpus Latvijas. Es runāju par tiem cilvēkiem, kuri ir piederīgi Latvijai, bet varbūt līdz galam nejūtās tajā Latvijā integrēti, un es nerunāju tikai par valodu vispār kopumā. Kas ir tas, ko mēs varētu darīt? Viņiem jājūt klātbūtne un rūpes. Es domāju, ka jāsāk ar to, ka deputāti paši var vairāk doties šiem reģioniem un arī lēmumu pieņemšanā iesaistīt vairāk no šīs te vides, jo šobrīd tas saiknes trūkums jau nav novērams tikai Latgalē. Es to pašu dzirdu arī, Leišmalītē, kaut kur Vaņodē, Rucavā, kad es esmu, un tas ir daudz viet. Bet attiecībā uz Latgali es domāju, ka jāstiprina ir mēdī klātbūtne un latviskā infotelpa, lai tur nedzīvo paralēlē pasaulē tie, kas ir satelītu šķīvus pagriezuši uz austrumiem. Tā ir tāda būtiska lieta. Speciāla ekonomiskā zona noteikti var darīt vairāk. Tas ir tāds instruments. Un savulaik Vitsenbergu ekonomikas ministrijā mēs izstrādājām to lielo investīciju fondu, kas ir jau vairāk kā 20 eksportspējīgas ražotnes izveidojis pa visu Latviju, kur lielākā daļa reģionos arī Latgalē tā skaitā. Tā kā ir jātīsta ekonomiski tā vieta, lai arī kredītus dot un būtu iespēja tur dzīvot. Tā kā nav viegls jautājums, un es nedomāju, ka jebkura valdība tagad
sagaida atnākot tur gada laikā spētu to izmainīt, bet ir intensīvi jāstrādā. Šobrīd mēs paskatāmies kaut vai pašvaldību vēlēšanās, Nacionālā apvienība, man liekas, labojiet, ja es kļūdos, bija vienīgā Saeimā ievēlētā partija, kurai bija birojas Daugavpilī, kas uzrunāja latviski un eiropeiski domājušus vēlētājus, kam bija regulāras tikšanās, gan par politiskiem, gan par sabiedriskiem, gan par kultūras jautājumiem. Ir joprojām, tur ir liela 50 cilvēku komanda mums Daugavpilī, mēs strādājam. Un bijām ļoti tuvu iekļūšanai arī domai, bet tur lielās, citas varas partijas vispār tā teikt ir norakstījuši Latgali, Rēzekni, Daugavpili, arī citas pierobežas pašvaldības. Tā kā, pašiem ir jāsasparojās un jāvēlt uzmanību, un tad jau, tur, kur zāle laista, tur zāle arī ir zaļa. Tā kā jāstrādā pašiem. Nav noslēpums, un tas ir publiski izskanējusi informācija, ka esošā koalīcija ar jauno vienotību Galgalī kā tādu noklusētu un tevis jau pieminētu aizbildinājumu, ka mums tā teikt militārām jomām vajag naudu. Vajag arī, nav jau noslēpums, protams, ka vajag. Bet tas aizņēmumu kopējā summa ir vienkārši astronomiska. Runa ir par pār 8 miljārdiem eiro potenciāli vairāk gadu garumā. Kā tu skaties uz šo aizņēmumu potenciālo? Ko mums darīt? Es esmu pret aizņemšanos šajā situācijā, nevis tāpēc, ka aizņemties būtu slikti, bet tāpēc, ka nav plāna un nav paskaidrojumi, kur tiks investēt šie līdzekļi. Ja tāds plāns būtu, tad jo aizņēmums pats par sevi jau nav slikts, un reizēm finanšu tirgos pat ir izdevīgi aizņemties par labiem nosacījumiem, un tas ir finanšu instruments ļoti leģitīms un labs. Un es jau pieminēju šo lielo investīciju fondu, ko mēs savulaik izstrādājām, un kas ir ļaus jaunām ražotnēm rasties. Viņš jau darbojas uz līdzīgu principu. Tātad valsts izveido fondu, kurā tu kā uzņēmējs aizēji, jo tev, nav tāds kapitāls uztaisīt vēl vienu ražotni, vai banka tev dod par tik lieliem kredītprocentiem, ka tu saki, ka tu to negribi. Ja? Un valsts tev pasaka, labi, Ivar, taisi jaunu ražotni, mēs tev iedosim naudu, un ja tu izpildi kritērijus, ka tev tur liela daļa ies eksportā no tās produkcijas, tu būvēsi Latvijas IKP, ja tu maksās virs vidējo algu nozarē, un tur vēl vairākas kritērijas, ja tu tos izpildīsi, tad tu varēsi, mēs tev atlaidīsim tur 20-30% no summas. Un tas ir win-win. Ja? Respektīvi, valsts iedod tev uz labiem nosacījumiem, tu esi priecīgs, tu uzbūvē reģionos, dod darba vietas, izveido jaunu ražotni. Ja tu izpildi visus kritērijus, super. Tad valstī tu var daļu nedot, jo tu valstī atdodas ar nodokļiem to visu atpakaļ, tos procentus, ko tev atlaiž. Savukārt, ja tu maksā visu 100% un neizpildi kritērijus, tad tu vienkārši par labiem nosacījumiem uzbūvējies ražotni. Ja? Šī tāds elementārs instruments, kas summā ir valsts iegūt liels miljonus, lai tādu īstenot, bet viņš ir paliekošs, viņš bilancē būs pozitīvs vienmēr. Ja? Un līdzīgi arī ar šiem te aizņēmumiem. Tas, ko saka arī uzņēmēju organizācijas, samazinam izdevumus un tad domājam, skatāmies, cik mums vajag aizņemties. Jo šobrīd izskatās, ka ir vienkārši finanšu ministrijā iemīta taciņa, aizņemties aizņemšanās pēc, un neviens pat no šīs te adatas neplāno nokāpt, un viņi faktiski tādas situācijas ķilnieki, viņi paši šo situāciju radījuši, un paši es domāju, ka viņi nespēs arī atrisināt, kamēr nebūs jauna politiskā vadība tieši finanšu ministrijā un jauni uzstādījumi. Kā mēs veidojam aciņu. Nezinu, tas būtu populistiski teikt, ka tagad vienā gadā mēs varam pilnīgi neaizņemties un vienlaiks investēt un īstenot tās prioritātes, lai attīstītu ekonomiku. Tā kā pat ja aizņēmums ir, tad svarīgi ir tas, ka viņš pirmkārt ir atklāts, ka mēs redzam, kur tā nauda aiziet, tad arī sabiedrība ir nomierināta, ka reku tam. Un otrkārt, ka viņš tiešām ir instrumentos, kas dod finansējumu gan to atpakaļ, gan vēl lielāku atgriežu ekonomiku. Ņemot vērā, ka mēs jau tur pāris miljārdus no Eiropas naudas nespējam apsaimniekot un uzņēmējiem drīzāk ir ērtāk pārdot savu ražotni nekā viņu attīstīt, tad, laikam jau tas neko labu par šī brīža situāciju neliecina šajā jomā. Tad droši vien tomēr pārmaiņas tajā ir nepieciešams, tā kā jau tu teici. Labi, pabeidzot par finanšu lietām un caurumiem budžetā, kuri acīm redzot nemainīsies, kamēr ir esošā koalīcija. Vēl pēdējais jautājums, pie kura tomēr pieslēgties. Tātad karš mūsu netālajā pierobežā ir zināma lieta, viņš iet jau vairākus gadus, un pagaidām vienam nav skaidrs, kad un ar ko viņš tieši beigsies. Sliktā ziņa tā, ka mūsu kaimiņu valstīs un pie mums pašiem parādās jau kaut kādi šie droni, uz kuriem tad mēs kaut kā mēģinam reaģēt. Poļi reaģēja apņēmīgi, slēdza robežu
un punkts, un neprasīja nevienam viedokli. Mēs robežu neslēdzām, gaisa telpu gan tur daļai slēdzām tomēr, bet pašu robežu neslēdzām, un šajā ziņā palikām atklāti un neatradām vadošajā koalīcijā, aizsardzības ministrijā visvairāk sprodu personā. Neatradām iespēju pārliecināt par to, ka caur robežu nav labs veids lielu militāro mācību laikā mūsu pierobežā. No agresora puses uzsvēršu. Ko tu varētu iedzīvotājiem, vēlētājiem, būdams tomēr saeimas deputāts un redzot šos lēmumu pieņemējus ikdienā, kāds ir tavs iespējas, cik droši mēs varam justies ar šādu ministrijas vadību un ar šādu valdību? Es domāju, mēs varam būt absolūti droši par mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un pats kā zemesargs var teikt, ka man ir absolūta ticība mūsu sabiedrības pretošanās spējām un armijas spējām, un mums ir lieliski sabiedrotie šeit, kas ir izvietoti. Tā kā par to man ir ļoti liela un laba pārliecība, un man neviens nepārliecinās par kaut ko citu. Attiecībā par politisko vadību, es domāju, kas attiecās uz valdību un konkrēto ministriju, es domāju, ka tur ir bailes pieņemt kaut kādus lēmumus. Ļoti daudz arī militāra industrijā lēmumu vienkārši stāv uz vietas, vai bailes pieņemt nepareizi vai pareizi vai kā, un tad vienkārši nepieņem nekādu lēmumu. Jā. Tas diezgan raksturo šī brīža laiku, un ir tāds sakrustoto īšķu periods, kad gan jau, ka būs labi, jā, un tāpēc nedarīsim kaut ko nepopulāru vai kaut ko, kas, nezinu, kādam, varbūt viņa partijas sponsoram, vai es nezinu, kam nepatīk. Es mīnu šobrīd, jā. Lūk, un man liekas, tas ir izlēmīgi, un man liekas, ka tas vājina arī demokrātiju, tāpēc cilvēki arvien vairāk grib kaut kādu stingro roku un saimnieku, tāpēc, kad ir tādi pilns ēters ar gudriem runātājiem, bet aiz tām gudrām runām neseko lēmumi, jā. Ir kaut kādas darba grupas, vērtēšanas, konsultēšanās, bet lēmumu nav, un tāpēc arī mēs Nacionālā apvienība rosināja slēgt robežu. Jāsaka, kāda mazā uzvara sanāca, jo izlaisīja lielu rezonanci, tika sasaukt visi iespējamie, laikam, drošības formāti, un tieši pēc tam arī bija paziņojums par to, ka tika slēgta gaisa telpa, kas ir ārkārtīgi būtiski, un, attiecībā par robežu netika aizslēgts, par ko, mēs turpināsim uzstāt, jo, manuprāt, ir absurdi, ka tu joprojām vari, Rīgas un Pēterburga, iekāpt un Pēterburgā autobusā un atbraukt uz Rīgu, un kā mēs zinām, ka tas nav par civilajās drēbēs saģērbies, diversants. Jā. Es ticu mūsu dienestiem, bet dienestu kapacitāte arī ir apgrūtināta. Viņi nav iespējams izķert visu, kāpēc mums pašiem vēl īpaši Krievijas militāro mācību laikā sevi apgrūtināt un sēdēt sakrustūtiem īkšķiem. Man tā pieeja liekas nesaprotama. Es labprāt tā gribētu, ka drošības jautājumos mēs, tā teikt, latviskās partijas neplēšamies, un tad varam tur, kauties par nodokļiem. Jā. Bet man ir žēl, ka arī drošības jautājumos, bieži vien ir vienprātība, bet, teiksim, robežu slēgšanas gadījumā tā vienprātība izpalīja. Un tas man tiešām rada bažas, un tāpēc es ar lielām cerībām raugos, lai tiešām, ka tomēr kreisi noskaņots partijas vadīta aizsardzības ministrija, tā ir tomēr tāda riskanta situācija. Labi, paldies tev par sarunu. Domāju, ka interesanti bija ne tikai man, bet arī visiem, kas viņu skatīsies. Novēlam veiksmi tālākajā darbā Saeimā. Cerams, ka līdz koalīcijas nomaiņai un Saeimas vēlēšanām esošā koalīcija ne budžeta caurums nesataisīs pārāk liels, ne arī robežā pārāk liels ziepes nesavārīs. Dzīve iet uz priekšu un noteikti novērsīsim to, kas tagad tiek darīts nepareizi. Paldies! Paldies!